Kompānija PolarPro nu pat izlaida jaunu filtru, kas sola būt ļoti, ļoti interesants. Un spriežot pēc tā, kas rakstīts uz kastes, šis ir Gold Mist Plus Polarizer filtrs. Ko tas nozīmē? Tūlīt paskatīsimies. Filtrs ir smukā papīra iepakojumā, un šis ir no Short Stash sērijas 1/4 Gold Stash filtrs. Tālāk mums, protams, ir ļoti, ļoti jauks filtru maciņš, kurā mēs viņu varam uzglabāt vēlāk un tā tālāk. Atkal arī viss nostrādāts solīdi, viegli tāds gumijots materiāls, ļoti, ļoti eleganti, bet pats filtrs. Pats filtrs tātad mums ir Gold Mist un Polarizer apvienojums. Kas ir polarizācijas filtrs? Mēs visi zinām. Tātad polarizācijas filtrs noņem atspīdumus no virsmām, bet šis ir kopā kombinēts tātad ar Gold Mist filtru. Mist nozīmē, ka mums ir kaut kāda mazliet dūmaka, kaut kas tāds, bet tas ir ļoti tā vispārīgi runājot. Īsumā šis filtrs darbojas līdzīgi kā citi polarizācijas filtri. Tātad priekšējo daļu mēs varam grozīt un mums mainās efektiņš. Primāri mēs to varam izmantot, noņemt atspīdumus, piemēram, no ūdens virsmas, kā šajā gadījumā. Šis ir 82 mm filtrs, jo tas ir lielākais diametrs, kāds ir maniem standarta objektīviem, un es izmantoju viņu kopā ar pārēju, arī no PolarPro uz 67 mm pārējus. Jūs varat nopirkt uz jebkuru diametru, jebkuram objektīvam, attiecīgi ietaupīt, nepērciet vairākus filtrus, nopērciet vienu filtru un pārēju, kas maksā 10 pār 10 eiro, un ļoti, ļoti noderīga lieta. Pats filtrs ir metāla korpuss no divām daļām, tātad viena daļa stiprinās pie objektīva, otra daļa grozās, lai mēs dabūtu to vēlamo polarizācijas efektu. Te jāatzīst, ka filtrs ir ļoti kvalitatīva metāla, vismaz tā sajūta tāda, paņemot rokā, ir ļoti, ļoti jauks kvalitatīvs, un starp šiem abiem gredzeniem ir izmantota kaut kāda smērviela, jo priekšējais disks tātad griežas ar mazliet tādu bremzīti, un tas nav tīri metāls pret metālu, tas ir kaut kāda smērviela. Tas nozīmē, ka šis filtrs varētu mums kalpot ilgstoši optiski. Jebkurš polarizācijas filtrs mazliet samazina gaismas daudzumu, kas plūst cauri filtram, bet par to pēc brīža. Šobrīd tātad ir polarizācijas efekts, kas noņem atspīdumus no virsmām. Stikli, ūdens un tā tālāk, koku lapas, starp citu, cilvēkiem brilles, jebkura virsma, kas atspīd saules gaismā, jūs varat samazināt šo atspīdumu. Attiecīgi tātad arī varam pagrozīt, kādā virzienā mums vajag, un tas efektiņš mainās. Interesantais šim filtram un atšķirība no parasta polarizācijas filtra ir tas, ka šeit nāk klāt šis Gold Mist pārklājums. Arī pēc apraksta šeit ir rakstīts 1/4 daļa, tas nozīmē apmēram 1/4 daļa stopa gaismas nāktu nost, bet tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Šī Gold Mist mistērija, kas ir filtra šis pārklājums, ir, ja jūs varat redzēt tūplānā, tādi kā zeltaini graudiņi. Ko šie pārklājums, ko šie zeltainie graudiņi dara? Ļoti, ļoti foršas divas lietas. Un šīs lietas ir ļoti, ļoti svarīgas. Pirmā lieta, kas man par šo filtru ļoti, ļoti iepatikās, optiski runājot. Filtrs piedod attēlam mazliet siltāku toni, tādu zeltainu noskaņu, un attēls paliek mazliet siltāks. Protams, šo mēs varam regulēt ar baltā balansu, mēs varam regulēt pēcapstrādē, un tas nav tik būtiski, bet tā ir tāda patīkama mazliet nianse, jo Latvijas dabā, sevišķi, ja jūs izmantojat automātisko baltā balansu, tad kamera parasti cenšas ieregulēt mazliet vēsāk to toni, un pēc tam pēcapstrādē man ir pašam jāregulē siltāks. Šis filtriņš uzreiz mums iedod mazliet siltāku toni, un viss izskatās labāk, vismaz manā gaumē. Otra lieta ir kaut kas ļoti, ļoti fantastisks, kāpēc man aizvien vairāk sāk iepatikties visa veida mist filtri, un konkrēti šis šobrīd man ir, man liekas, tuvākais un interesantākais, ko es lietoju visu laiku. Šis filtrs ar šo Gold Mist pārklājumu, vai to, kas ir iestrādāts stiklā, es precīzi nezinu, mazliet izkliedē highlightus, jeb gaišās vietas, jeb ļoti kontrastainās gaišās vietas attēlā. Un tas ir ļoti smuki redzams šajā video, ka pielietojot šo filtriņu, gaišās vietas, jeb highlighti, tiek ļoti, ļoti smuki atgūti pirmkārt, un mazliet izkliedēta tā asā gaisma, tas kontrastiņš paliek tāds
patīkamāks. Un pārējais starp ēnām un gaišajām vietām ir plūstošākais. Un šī būtībā gandrīz būtu tā otrā lieta, ja vēl tai otrai lietai nenāk klāt viena šāda ļoti, ļoti interesanta lieta. Šeit jūs redzat filmētu gabaliņu, kas ir uzņemts ar manuālo režīmu, ISO nemainās, viss tad konstanta ekspozīcija, kas ir uztaisīta mazliet pagaišu nekā būtu vajadzīgs. Un kaut ko mēs, protams, varam pēcapstrādē atgūt, bet pieliekot priekšā šo filtriņu, vienkārši pieliekot priekšā objektīvam, mēs fantastiski ātri atgūstam gaišās vietas un pavērojiet ēnās, attēls praktiski nemainās, paliek tikai nedaudz tumšāks. Turpretī debesīs un skaistais baltais mākonis pēkšņi iegūst aprises, saturu un visu pārējo, tad izskatās daudz labāk. Es teiktu, arī krāsas paliek mazliet košākas, bet tas varbūt ir tieši uz šī gold rēķina, kad mazliet siltāks tas tonis paliek. Tad vienkārši pieliekot šo filtru objektīvam priekšā, pat neregulējot polarizācijas efektu, mēs dabujam daudz smukākus highlightus, jeb gaišās vietas un izlīdzinam ekspozīciju kadrā, gan fotogrāfijā, gan video. Un tā ir ļoti, ļoti fantastiska lieta. Ja mēs turpinām skatīties uz šīm debesīm, vasaras, pavasara debesīm, tad mainot polarizācijas efektu, mēs varam diezgan kardināli arī mainīt šo atšķirību starp debesīm, šai konkrētā gadījumā zilo toni debesīs un visu pārējo kadru. Tātad mēs varam šo filtru lietot, pat neregulējot, un mēs iegūstam daudz labākus highlightus. Mums principā izlīdzinās ekspozīcija starp gaišajām vietām un ēnām, un lietojot polarizācijas efektu, mēs dabūjam vēl papildus kontroli, kā mēs varam regulēt, piemēram, toni debesīs vai atspīdumus uz koku lapām, vai cilvēka sejas toni un tā tālāk. Vēl viena sarežģīta gaismas situācija, kur es šo filtru izmēģināju, ir koncerta fotografēšana. Man ļoti iepatikās, kā tas filtrs uzvedās koncerta apstākļos. Tātad koncerts iekštelpās, kur gaismas ir pretī, gaismas ir zālē un gaismu ir ļoti, ļoti daudz dažādu veidu prožektori. Man ļoti iepatikās, ko šis filtrs dara tieši ar highlightiem, ar gaišajām vietām, kā tas darbojas pretgaismā un kas notiek ar kontrastiem šādos koncerta apstākļos. Protams, visam pāri ir mazliet siltais tonis klāt, kas būtībā, ja jums nav vajadzīgs, jūs to varat pēcapstrādē mazliet pagriezt nost. Tātad šim filtriņam es atradu pielietojumu, ko īsti nebija ražotājs teicis, bet koncerta apstākļos šie filtri uzvedas ļoti forši, ļoti labi, un ja jūs vēl paspējat paregulēt, teiksim, polarizāciju, tad jūs varat dabūt papildus efektiņu no tā, kas notiek uz skatuves. Es šo filtru lietoju pēdējās nedēļas, nu jau nenoņemot no objektīva, un piedāvām arī uz platleņķa, gan uz teleobjektīva. Varbūt tas izklausās pēc reklāmas, bet tas nemaz tā nav. Polar Pro man šo filtru iedeva izmēģināt, tad es neesmu nekādu naudu par to saņēmis, un man šis filtrs ļoti, ļoti iepatikās, un godīgi sakot, tas filtrs man ir pēdējās nedēļas uz objektīva visu laiku virsū, un es viņu pat neesmu ņēmis nost. Man ļoti patīk šis efekts, iespējams, kādā brīdī man tas efekts mazliet tā kā pāries, un es gribēšu pamēģināt kādu citu filtru, bet godīgi sakot, ikdienas lietām un ikdienas fotografēšanai šāds filtriņš, viens vai otrs variants, ir ļoti, ļoti interesants. Tas piedod mazliet tādu foršu toni visām fotogrāfijām, un man ļoti patīk šis tātad Gold Mist efekts, ko viņš dara ar highlightiem, ar gaišajām vietām, jo situācijās, kad, negribas, teiksim, papildus ņemt kaut kādu ND filtru vai vēl kaut ko, šis ļoti smuki izlīdzina ekspozīciju. Un situācijās, kad tas highlighti parādās kaut kādi kontrasti neprognozēti, viņš ļoti, ļoti smuki ātri visu to savāc. Man, protams, patīk arī ar viņu filmēt, bet šobrīd es viņu nefilmēju, šobrīd es filmēju bez filtra, bet ar šo filtru arī izskatās attiecīgi gaismojot, tā video bildīte daudz, daudz foršāk. Protams, tas ir aizsargfiltrs jums priekšā objektīvam, un, protams, tā kā mums ir sākusies gaišā sezona, pavasaris, vasara, rudens, tad arī polarizācijas filtram gan dabā, gan pilsētā, gan tais pašos manis minētajos koncertos ir ļoti, ļoti liela nozīme, un tas būtībā ļoti daudz ko ietekmē attēlā. Jūs teiksiet, jā, protams, ekspozīciju var izlabot ar ND filtru, un to var izlabot pēcapstrādē, un tā tālāk. Bet ne visu jūs varat izlabot pēcapstrādē, jo, piemēram, digitālajā fotografijā, ja highlightos gaišajās vietās ir pārgaismots attēls, to mēs bieži vien atgūt vairs nevaram. Mazliet mēs varam iegūt, bet šis filtrs nevis tikai samazina ekspozīciju visam kadram, bet izlīdzina. Tātad ēnās viņš mazliet mazāk samazina ekspozīciju un highlightos daudz vairāk. Attiecīgi mēs iegūstam kaut kādu efektiņu līdzīgi mazliet kā to mēs dabujām fotografējot ar filmu.
Tātad 21. gadsimts AI valda pār pasauli, digitālās tehnoloģijas mums ir ļoti iespaidīgas, bet filtrs objektīva priekšā reāli maina to gaismu un to gaismas raksturu, kas nāk jums iekšā kamerā, kas ar objektīvu nokļūst uz sensoru un ko kamera piefiksē, un šo mēs pēcapstrādē izmainīt nevaram. Polar Pro filtri nebūtu nav dārgi, viņi maksā plus mīnus kādā veikalā jūs pērkat, precīzi cenas jums nepateikšu, bet tie nav vairāki 100 eiro, tas ir kaut kur 100–150 eiro robežās, jūs varat dabūt ļoti kvalitatīvu filtru. Protams, atkarībā no izmēra, kāds jums ir vajadzīgs. Un tas viss nāk tādā premium iepakojumā, ļoti patīkamas kastītes, kuras ir arī marķētas tātad ar nosaukumu, un ja jums ir vairāki filtri, tad jūs varat tos jau izmantot un viegli atšķirt, kurš filtrs atrodas. Patīkams sīkums. Protams, arī pati uzbūve un stikla kvalitāte, šobrīd es viņu pagaidām vēl neesmu saskrāpējis, viņš ir piedzīvojis jau visu kaut ko, bet stikls ir izturīgs un tāpat vien neizkrāpējis. Ja jūs lietojat kaut kādu elementāru aizsardzību, tad tas filtrs jums kalpos diezgan ilgi. Kā es teicu, es to filtru lietoju uz platleņķa, es lietoju uz teleobjektīva, un uz platleņķa es neesmu novērojis nekādas viņetes īpatnības. Es neesmu novērojis, ka dažiem filtriem, lētākiem polarizācijas filtriem, uz platleņķa šis efekts nestrādā. Tātad polarizācijas filtram ir jābūt ļoti labam, lai tas strādātu visā kadra laukumā, ja mēs to lietojam 3.5 un platākam objektīvam. Šis strādā ļoti smuki arī uz platajiem leņķiem, ja vien ir pietiekami nosakts kadra tātad laukums vai objektīva redzes leņķis. Tātad pēc tā es varu spriest, ka objektīvs, pēc tā es varu spriest, ka filtrs ir izstrādāts diezgan kvalitatīvi. Ja polarizācijas filtru var lietot uz platleņķa bez redzamām viņetēm, tad tas viss ir ļoti kvalitatīvi uztaisīts. Polar Pro Gold Stash no Short Stash sērijas. Sarežģīts nosaukums, bet viegli atcerēties Gold Stash filtrs. Iesaku izmēģiniet, un šis kā ikdienas filtrs ir ļoti foršs. Man ir otrs filtrs procesā, tas ir ar nosaukumu daudzsološu Portra. Šis ir White Mist filtrs ar polarizācijas efektu, tātad arī polarizācijas filtrs ar vieglu mista efektiņu, ko var izmantot foto video, bet par šo apskats drīzumā, jo šis filtrs sola, ka fotogrāfijas kļūst mazliet līdzīgākas, it kā būtu fotografētas ar filmu, konkrētāk ar Kodak Portra filmu, kas liekas ļoti daudzsološi, tāpēc šo es izmēģināšu nākamo pazīmēs, kas no tā sanāk. Un, protams, paldies Polar Pro un Focus Nordic par iespēju šo filtriņu izmēģināt, un šis filtriņš, šis man tik ļoti iepatikās, kad, kā es teicu, šis man ir visu laiku uz objektīva, un es domāju, ka vasarā es neizmantošu aizsargu filtru, bet šis ir kļuvis par manu jauno aizsargu filtru ar polarizācijas efektiņu un mazliet siltākiem, jaukākiem highlightiem, kas patiesībā mūsu vasarā ir diezgan jauki.